Tev dzīvē var būt tūkstošiem problēmu, termiņi, rēķini, attiecības, stress, darba spiedieni, ģimenes drāmas, šaubas par sevi, bet brīdī, kad parādās viena īsta veselības problēma, vispārējais pēkšņi pazūd. Pēkšņi klientu problēmas vispār vairs nav svarīgas, tas e-pasts, uz kur tu neatbildēji, pilnībā nesvarīgs. Tas cilvēks, kurš tevi unfollowoja, kāda starpība, pilnīgi vienalga, jo kad tavs ķermenis ir krīzē, tavs prāts iegūst beidzot skaidrību. Tas tev atgādina, kas tad ir svarīgs, kurš ir svarīgs un cik ātri viss var mainīties. Tā ir dzīves paradoksa spēle, jo skaidrība bieži nāk caur krīzi, bet patiesība ir šāda. Tev nav jānonāk līdz sabrukumam, lai izvēlētos pareizās prioritātes. Negaidi slimību, lai sāktu novērtēt to, kas jau tev ir. Un negaidi izdegšanu, lai sāktu rūpēties par savu enerģiju, par sevi. Mērķis nav piedzīvot veselības problēmas. Mērķis ir novērtēt savu dzīvi tik ļoti tagad, kad tu dzīvo tā, it kā veselība jau ir tava galvenā prioritāte, jo bez tās nekam citam jau nemaz nav nozīmes.